Viktors Dobrecovs pēc spēles ar metu, rezultāts 2-4, lūdzu treneru vērtējums. Nu, pirmkārt, jāapsveic metu ar, es pat teiktu, pelnīt uzvaru, tas ir pa maz, tur dominants laukumā, tur sagādāja viņi ļoti mums daudz problēmu, kurām mēs vispār nebijām gatavi. Ja pa pašu spēli, kas sākotnēji tur iesākām mēs labi, diemžēl guvām vārds pirmoreiz pirmie, tur minūte pagāja, lai atkal te cepuri nost metai, atguvu vārds, mierīgi, nekrit panikā, otrais izvirzamies vadībā, atkal ielaižam un tad, man liekas, mums jau tad sajūt pašiem, ka mēs neticam vispār, ka te var kaut kas būt. Ģērbtuvē parunājot, veicot maiņas, tad otrais puslaiks, šokēja man tāda sajūta bija apmēram, mēs 9-11 spēlējām, mums 20 minūtes pār centram nelaida ārā. Vai tā kā hokejā 5-3, es nezinu, cik mēs tur tās maiņas pēc kārtas spēlējām ar mazākumā. Mēs nevarējām atrast ne risinājumu, ne vēlmi, kā pārvarēt, teiksim, viņu pārvietošanās bez bumbas un virzīties pašiem uz priekšu. Tieši pa otrā puslaika, pirmo pusstundu gribēju jautāt, tev ir kaut kāda izskaidrojuma tāda, kāpēc komanda pēkšņi tā pārvērtās pretēji varbūt pirmajam puslaikam? Grūti pagaidām spriest, it kā mums visas tās spēles otrādi bija, kad otrie puslaiki bija labi. Šeit, man tāda sajūta, ka mēs tā kā automašīnu dubļos iestriga un viņi nevar tikt ārā, ja? Un spolē uz vietas spolēm un mēs nevaram saprast, varbūt tur vajag dēli, tomēr pabāzt apakšā, lai viņi sāk uzstāties. Kaut kādas risinājums un pārsteidza, kad mēs uz lauku un viņi pašas nevarējām atrast vēlreiz, ja pirmā puslaikā mēs kaut kādas tur atradām tos risinājumus, tad otrā mēs vispār, tad ielaistie vārti, trešā, mums aizsargi, ko mēs tur gaidījām, mēs tā apmēram tad čempionu tuneli uztaisījām, lūdzu, tur Rivulāna ej un gūst vārtus. Tas tikai parāda to, ka mēs nebijām pilnībā gatavi šitai spēlē. Otra spēle pēc kāds 4 ielaisti vārti, kaut kādas savstarpējās likumsakarības to atrod, ja tas nav saistīts ar kaut kādām sliktām aizsardzības kvalitātēm vienā otrā gadījumā. Šeit es pat ne pēdējās 2 spēles 8, bet 3 spēles 10. Un pie tā, ka pretiniekiem vēl bija momentā, tad tas norāda uz vienu, ka mums būs jāmeklē kaut kāds risinājums, lai šito visu apstādinātu, kas uz doto brīdi notiek tieši ar ielaistiem vārtiem. Ja? Tad, ja man tur bažas bija, ka mēs visu laiku pirmie ielaidām, tad šoreiz mēs guvām pirmās vārtus, bet dabujām 4 un labi, ka vēl 5. beigās nedabujām. Debitēja Poalo, franču aizsargs bija arī Tomašs Mickevičs, pirmo reizi starp 11. un 2 laukumā. Kā tu viņus varētu tavas karstām novērtēt viņu sniegumu? Ja mēs sāksim ar Mickeviču, tad viņam vispār nebija virslīgā, ja, un paši pēc spēles vēlmes un teiksim, spēle ar bumbu, spēlējot uzbrukumā, teiksim, virzot mūsu uzbrukumus, ļoti daudz un labas bija darbības. Neveiksmīgi iesit vārtu savos vārtos un daļēji viņš tikai tur atgriežās formā, tomēr viņam tur bija operācija veikta, jā, tas, kaut kāds laiciņš ir vajadzīgs. Ja mēs pa Lukas runājam, tad tiešām
man tā pārsteidz nevis drusku, bet daudz, nu ļoti vāji viņš, ļoti vāji nospēlēja. Tas vienalga ir gaisa divcīņās ar viņa augumu vai krišanas, kā es tur spēles laikā teicu, King Kong nevar nogāzt, tik vienkārši, vēlreiz metā, mums pārsvars augumā bija, mēs pēc katras gaisā divcīņas, ko es saku, lielie King Kong, mēs krītam gar zemi, ka mums sāp. Tātad tas vien parāda, kad mēs nebijām gatavi tādām divcīņām, kur kaut gan augumā pārsvars, tur vienkārši tie uzbrucēji ir jānones. Mēs tā viss pozicionāli vēl papildus kļūdas. Tad debija, teiksim, tāda mīnuszīme viņam bija. Pendels pērnā sezonā vairāk Deivids sita, vai šis status tagad pāries salī ievada pārziņā? Mēs, godīgi sakot, mēs par to vispār neesam diskutējuši, kurš, ja būs. Viņi pieņēma pašu lēmumu, ka ar pirmo sitienu iesit tālāk. Kurš būs pārliecināts, es domāju, tas arī sitīs, bet tā konkrēti mēs neesam par to runājuši. Atskatoties, iespējams, te jau daudz ir jautāts par U19, kurus tu varētu izcelt no Liepājas spēlētājiem, no Gromijas spēlētājiem izlasēm, kurus tu varētu izcelt no Metas spēlētājiem izlasēm. Labi, tas šeit uzreiz laikam visiem klubiem, treneriem, akadēmijām jāpasakās, jāsaka paldies, kad viņi gatavo izlasēm spēlētājus, un viņi atlaiž viņus uz izlasi, un diemžēl ir arī smagas traumas, kā Metas pārstāvim, futbolistam Hugo, Jese. Tā ļoti par to pārdzīvojumu veselību viņam, diemžēl klubi bēdīgi ir, kad zaudē izlasēs, spēlētājs, ja izcelt, tad šeit es negribētu tur baigi kādu vienu, tieši svarētu kā komandas, darbību mēģinājām mēs spēlēt, teiksim, aktīvāku futbolu, kas nav raksturīgi varbūt Latvijas. Izlasēm daudz, kas mums izdevās. Kā Jurģis saka, Kalns nedrīkst priecāties tur par neizšķirtiem, bet mēs par to priecājamies, jo tas tiešām ļoti pozitīvas emocijas deva gan futbolistiem, treneriem. Un tāpēc individuāli varbūt nē, protams, kāds individuāli ir spēcīgāks futbolists, bet es domāju, mēs kā komanda tieši labi visu turnīru nospēlējam. Un visbeidzot par nākamo spēli, kas būs viesos pret Tukumu, vai ko tu sev kā treneris lietas uzdevumu, pirmo uzdevumu, kas jāizdara komandu, vai sastāvs jāpamaina, vai kaut kādi elementi jāpamaina, vai struktūra, vai izvietojums laukumā, kas varbūt ir tas, ko tu gribētu pirmo izdarīt? Mēs tā daļēji uz tām karstām oglēm izrunājam, bet vēlreiz bez kaut kādām tur izkliekšanām, bet prātīgi, nosvērtī. Protams, ka mums būs jāmeklē risinājums, vai tas būs izvietojumā, vai būs, kuri varbūt kāds paliks rezervē, jo tas ir viens no svarīgākiem. Mums ir jāpieņem tas, kā es viņam teicu, un ģērbtuvē pats sev pļauks. Kad tev dod pļauks, tev ir jāciešās. Tāpēc tā ir realitāte, kas šodien notika, tā ir realitāte. Tas nav kaut kāda, kad metēji veicās vai kaut kas sakrita šeit. Nē, mums vienkārši šodien deva pļauks, un mums viņas ir jāpieņem. Tāpēc mēs nemeklējām pat uzreiz karstām oglēm kādu vainīgu šodien. Bet mums visiem kopā, satiekoties rīt treniņā, jāsāk ir domāt par nākušo spēli un jāuzlabo savus sniegums. Lai neatkārtotos, ka mums tās pļauks sāks turpināt, viss pēc kārtas dot. Tāpēc, ja mēs negribam pļaukus saņemt, tad mums ir jāmeklē risinājums un kopā viņš ir jārisina.
Spēle noslēgusies. Treneris Andris Riherts pēc mača ar Grobiņu 4-2 uzvaru. Lūdzu, treneru komentārs. Jā, paldies spēlētājiem par raksturu. Otro spēli pēc kārtas mums patīk pretinieki palies priekšā, bet varbūt tas arī pozitīvi mums nostrādā. To, ka mums vajag parādīt no sevi vairāk tajos mirkļos. Pirmais puslaiks 0-1, 1-2. Otrajā puslaikā jau pie 2-2 rezultāti mēs iesistām 2 un varējām noteikti vēl kā iesist. Ņemot vairāk, ka pēc tam jau palika daudz brīvās zonas. Negaidīt Liepāju lietas. Mums ļoti patīkams laiks bija vakar un aizvakar. Manuprāt, arī šodien bija. Un tas arī varbūt tas kaut kur nospēlēja pa labi, jo mēs bijām ātrāk par pretinieku. Tas bija acīm redzams gan ar bumbu, gan arī kustīgāki, gan arī bez bumbas. Un, teiksim tā, šodien puiši parādīja to, kad iebildu joprojām problēmas mums aizsardzībā, pašdisciplīnas jautājumi, bet uzbrukumā mēs esam kaut kādu pārliecību notēruši un varam gan individuāli, gan arī kā komanda izveidot vārgūšanas moments. Paldies faniem par atbalstu. Es ceru, ka viņi lieliski pavadīja svētdienu un tie, kas bija Rīgā, tāpēc. Vai izdevās arī pāanalizēt iepriekšējo spēli pret Liepāju, kur Grobiņu arī ielaida 4 vārdus? Jā, mēs skatījāmies gan iepriekšējo spēli, gan arī iepriekšējos tur, kur viņi ielaida 2, kas iesit 3. Viņi ļoti daudz spēlē 1-1. Visu cieņu Grobiņu spēlētājiem, bet manuprāt, mēs 1-1 uzbrukumā esam labāk. Tas arī savu veidu arī izšķīra. Atstāt Kristofu Grabovsku vienu pašu, es domāju, ka viņi izjūt šodien uz sevi. Vai var teikt, ka veiksmīgi tas, ka izdevās abos variantos ļoti ātri atgūt izlīdzinājumu, kas deva zināmā mērā arī pārliecību komandai? Jā, tas, protams, bija ļoti būtisks, ja, ka tāpat kā ar Tukumu mēs kā ielaidām un pēc tam ātri iesitām, tad beigās ielaidām un tad 2 ātri iesitām, tas mums tik ātri viss notika, kad nav laika pārdzīvot. Ja skatāmies, kad mēs pieņemsim 1-1, savos vārtos, manuprāt, spēlētājs iesiet, Miškevičs, un viņš pēc tam pārdzīvo, mēs varam vēl aizskriet, un iesist iekšā. Tas ļoti būtiski. Ja augstāks līmenis, jo pēc iespējas ātrāk, jo jāizmest lietas un jāturpina, jāatcerās par savu standartu. Otrais puslaiks. Var teikt, ka pusstundu komanda dominē diezgan ievērojami un varētu teikt, ka otro spēli pēc kārtas. Tas var pasvītrot komandas labo raksturu un gribas spēku. Tas arī, bet gribētu paslavēt Jānis Kabāru, kurš ar fizisko sagatavotību darbojās un izskatās, ka viņš nedaudz jau ir trāpījis, kā to spēlētājs, kā komanda arī sagatavot. Tā kā paldies Jānim par darbu un, protams, spēlētājiem, kuri principā 2 iepriekšējās nedēļas, tie, kas palika uz vietas, mēs nebijām daudz, bet diezgan pamatīgi pastrādājām. Es teikšu tā, nebija viegli treniņi. Vai nebija bažas, ka tie, kas bija U izlasēs gan 21, gan 19, varētu atbraukt, varbūt fiziski un emocionāli tādi saguruši? Ja pamanījāt, tad viens Markus Ivalāns tikai sastāvā bija un arī 60 minūtes, kā arī plānojam, viņš guva uzvaras vārds, tāpat tās, ka viņš tur izcēlās. Tas ļoti būtiski priekš uzbrucēji, ka viņš sāk būt vārds priekš pārliecības, bet skaidrs, tas pats Molotkovs nerēķinājāmies, ka viņš var visu spēli nospēlēt. Rudolfs Pievienskis, Lenards Bērziņš vispār nebija šodien, un Vārtsargs, viņam 3 spēles bija īsā laikā. Tā kā labi, ka mums ir ko aizvietot, nedaudz iepauzējām, saprotam, ka tās apjoms, ko viņi tur veids spēlēt pret Itāliju, Franciju un Spāniju, viņš bija fenomenāls. Markusam arī bija redzams, ka viņš ļoti vēlas spēlēt, gatavs visu atdot, bet, teiksim tā, mēs saprotam to, ka mums viņš būs vajadzīgs. Vai izdevās arī tās U izlašu spēles paskatīties un novērtēt savus audzēkņus un kā viņi izskatījās? Pasakoju līdzi, jā, bija spēles, kur visi 6 spēlē, ir jau arī audzēkņi, kas arī jau citos klubos. Tā kā, man prieks par puišiem, kad viņi, teiksim tā, nebaidījās uzņemties atbildību. Manuprāt, tas ir pats būtiskākais, jo atsisties, es domāju, ka daudz var iemācīt, bet tomēr, tagad tev ir bumba, mēģināt uzņemties,
izdarīt individuālu darbību, kur pēc tam var palīdzēt jau kāds cits partners. Nu, manuprāt, savas līderu dotības viņi parādīja un arī iemācījās, jo tur neviens cits nav, tur ir viņi kā jaunieši. Ja? Šeit varbūt tas kāds vecāks spēlētājs ir, bet tur ir savu vecumu spēlētājiem. Ļoti būtiski, ka viņi iegūtu tādu pieredzi, kā pašiem izšķirt. Un pēdējais jautājums. Sezonas sākums 2-0-4, tagad 2 uzvaras pēc kārtas, vai var teikt, ka neveiksmīgais sākums aizmirsts un komanda ir uzņēmusi to ritmu, to spēli, ko tu kā treneris vēlies redzēt? Pirmajā spēlē, kad mēs ar Liepāju šeit spēlējām, bija 0-4 un uzdevāt jautājumu, ko mēs varam darīt vairāk. Es teicu, ka ir milzīgs potenciāls uz progresu. Ja? Kas ir jauniem spēlētājiem? Tu saņem sezonas sākumā vienu spēlētāju, sezonas vidū ir jau pavisam cits, un sezonas beigās jau atkal pavisam cits spēlētājs, jo viņam ir diezgan liela iespēja progresēt, un ja viņam tiešām ir potenciāls, tad viņš sezonas laikā spēlēt visu laiku, viņš pavisam noteikti spēja attīstīt. Tāpēc tas ir savu veidu plus. Tu veic iekšējo transferu iekšā, pirmsezonā tev viens spēlētājs, sezonas vidū jau ir pavisam cits. Tas ir tā kā iekšējais transfers. Ja? Un es, teiksim tā, lielākais pārbaudījums jau būs nākamā piekdiena. RFS būs interesanti katrā ziņā. Tur būs tāds pārbaudījums, kad pret lieliem un spēcīgiem spēlētājiem jāspēlē, kur kilogrami daudz ko izšķir. Un būs diezgan liels rebus, kā ar tiem torņiem tur tik galā.